Ķēniņu, 10. nodaļa. Un Ahabam bija Samarijā 70 dēli, un Jehus rakstīja vēstules un sūtīja tās Jezreēlas virsniekiem Samarijā, vecajiem un Ahaba dēlu audzinātājiem sacīdams: un kad jums tagad pienāks šī vēstule, un ja tobrīd jūsu kunga dēli ir pie jums, un jums ir arī rati un zirgi, nocietinātas pilsētas un bruņas, tad izvēlieties pašu labāko un taisnīgāko no sava kunga dēliem, un sēdiniet viņu viņa tēva tronī un karojiet par sava kunga namu. Bet tie bija ļoti izbijušies un sacīja: redzi, viņa priekšā nav pastāvējuši 2 ķēniņi, kā tad lai mēs pastāvam? Un tas, kurš bija pār ķēniņa pili, pilsētas pārzinis, vecai un audzinātāji sūtīja Jehum vēstījumu: mēs esam tavi kalpi, un mēs visu tā darīsim, kā tu mums liksi, bet mēs nevienu necelsim par ķēniņu. Dari to, kas labpatīk tavām acīm. Tad Jehus rakstīja viņiem otru vēstuli, kurā bija sacīts: ja jūs nostājaties manā pusē un gribat klausīt manai balsī, tad ņemiet šo vīru, sava kunga dēlu, galvas un ierodieties pie manis rītdien ap šo laiku Jezrēlā. Pavisam ķēniņa dēlu bija 70, kas bija nodoti pilsētas lielkungiem, kuri tos audzināja, un notika, kad šī vēstule atnāca pie viņiem, tad tie ņēma ķēniņa dēlus un noslepkavoja visus 70. Tie ielika viņu galvas grozos un nosūtīja viņam uz Jezrēlu. Kad vēstnesis atnāca un viņam paziņoja, ka tie ir atnesuši ķēniņa dēlu galvas, tad viņš pavēlēja: lieciet tās 2 grēdās pie vārtu ieejas līdz rītam. Bet nākamā rītā, kad viņš izgāja ārā, tad viņš tur nostājās un sacīja visai tautai: jūs esat taisni, jo redziet, es esmu tas, kas sacēlies pret savu kungu un viņu nogalinājis. Bet kurš ir šos visus noslepkavojis? Tāpēc atzīstiet, ka nekas no tā kunga vārda nekrīt zemē, ko tas kungs ir runājis par Ahaba namu, jo tas kungs ir darījis to, ko viņš ir runājis caur savu kalpu Eliju. Pēc tam Jehus lika visus, kas bija vēl atlikušies Jezrēlā no Ahaba nama, nogalināt. Gan visus viņa vadoņus, gan viņa paziņas, gan viņa priesterus, līdz kamēr neviens vairs nepalika pāri. Un Jehus cēlās un gāja un nonāca Samarijā. Kad tas ceļā nonāca Bet Eked Haroimā, tad viņš sastapa Jūdas ķēniņa Ahasijas brāļus, un viņš tiem jautāja: kas jūs tādi esat? Un viņi atbildēja: mēs esam Ahasijas brāļi, un mēs esam nākuši lūkot, kā klājas ķēniņa dēliem un mūsu pavēlnieces dēliem. Tad viņš deva pavēli: sagrābiet viņus dzīvus, un tie viņus sagrāba dzīvus un tos noslepkavoja pie Bet Ekedas akas, 42 vīrus. Un nevienu no tiem neatstāja dzīvu. Kad viņš no turienes aizgāja, tad viņš sastapa Jonadabu, Rehaba dēlu, kurš nāca pretī un sveicināja, bet viņš tam jautāja: vai tava sirds ir taisna pret manu sirdi, kā mana sirds pret tavu sirdi? Kad Jonadabs atbildēja: tā ir, tad Jehus sacīja: ja tas tā patiesi ir, tad dod man savu roku. Un tas deva viņam savu roku, un Jehus lika viņam iekāpt pie sevis ratos, un viņš sacīja: nāc kopā ar mani un raugies, cik es karsti degu par to kungu. Un tā viņi abi brauca Jehus kara ratos.
Un kad viņš nonāca Samarijā, tad viņš apkāva visus, kas vēl bija Ahabam atlikušies Samarijā. Tiekams viņš tos izdeldēja no zemes, kā tā kunga vārds bija ar Elijas muti sacījis. Un Jehus sapulcināja itin visu tautu un tiem sacīja: Ahabs Bālam ir kalpojis mazliet, bet Jehus tam kalpos daudz vairāk. Un tāpēc tagad saiciniet visus Bāla praviešus un visus viņa kalpus un visus viņa priesterus pie manis, lai neviens neatraujas, jo man ir jāupurē Bālam liels kaujamais upuris, tas, kurš iztrūks, nepaliks dzīvs. Bet Jehus to darīja ar viltību, lai Bāla kalpus izdeldētu. Tad Jehus pavēlēja: sasauciet svētku sapulci Bālam, un tie tos sasauca. Tad Jehus izsūtīja vēstnešus pa visu Izrēlu, un visi Bāla kalpi ieradās, un neiztrūka neviena, kas nebūtu nācis, un tie devās Bāla namā, un Bāla nams bija stāvgrūdām pilns no viena gala līdz otram. Tad viņš sacīja tam, kas bija pārzinis pār drēbju noliktavu: izsniedz drēbes un apģērba visus Bāla kalpus. Kad viņš drēbes bija izsniedzis, tad Jehus un Jonadabs Rehaba dēls gāja Bāla templī, un viņš sacīja Bāla kalpiem: iztaujājiet un raugiet, lai šeit kopā ar jums nebūtu it neviena no tā kunga kalpiem, bet lai Bāla kalpi vien te būtu. Kad viņi nāca, lai sagatavotu kaujamos upurus un dedzināmos upurus, tad Jehus novietoja ārā 80 vīrus, kuriem viņš sacīja: tas vīrs, kas ļaus no tiem vīriem, kurus es nododu jūsu rokās, kaut vienam vienīgam izbēgt, tā dzīvība, lai ir izbēgušā dzīvības vietā, un notika. Kad dedzināmais upuris bija pabeigts, tad Jehus pavēlēja sargiem un virsniekiem: ejiet un kaujiet tos, neviens lai neizbēg. Un tie tos nokāva ar zobena asmeni, un sargi un virsnieki izsvieda tos ārā un ielauzās Bāla namā, un iznesa no Bāla nama elku stabus un tos sadedzināja. Un viņi sadragāja Bālam celto tēlu, noplēsa Bāla templi un no tā iztaisīja Atejas bedri, kas ir līdz šai dienai. Tā Jehus iznīcināja kalpošanu Bālam Izraēla vidū. Tikai no Jerobeāma Nebata dēla grēkiem, kas bija Izraēlu pavedinājis grēkot, Jehus nenovērsās, proti no zelta teļu dievināšanas, kuri bija uzstatīti Bētelē un Danā. Un tas kungs sacīja Jehum: tāpēc, ka tev ir bijis labs prāts visu darīt, kas man patīk, jo tu esi visu to darījis, kas bija manā sirdī pie Ahaba nama. Tavi pēcnācēji līdz 4. augumam sēdēs Izraēla tronī, bet Jehus necentās staigāt tā kunga, Izraēla dieva bauslībā ar visu savu sirdsprātu, jo viņš neatstājās no Jerobeāma grēku darbiem, ar kuriem tas pavedināja Izraēlu grēkot. Tanī laikā tas kungs sāka mazināt Izraēlu, jo Hazēls viņus kāva visās Izraēla robežās. No Jordānas austrumu virzienā visu Gileāda zemi, gadiešus, rūbeniešus un manasiešus, no Aroēras, kas pie Arnonas upes, un arī Gileādu un Basanu. Un kas vēl stāstāms par Jehu un visi tie darbi, ko viņš bija darījis, un visi viņa varoņu darbi, tas viss rakstīts Izraēla ķēniņu laiku grāmatā. Kad Jehus gūlās pie saviem tēviem, tad viņu apglabāja Samarijā.
un Joahas, viņa dēls, kļuva ķēniņš viņa vietā, bet laiks, cik ilgi Jehus valdīja pār Izrēlu Samarijā, bija 28 gadi.